Tu domā, ka esi nabaks, jo nestrādā pietiekami smagi? Tu kļūdies. 1980. gadā vidējā mājokļa cena ASV bija aptuveni 3,5 reizes lielāka par vidējiem mājsaimniecības ienākumiem. Mūsdienās lielākajās pilsētās kā Ņujorka un Sanfrancisko šī attiecība ir pieaugusi līdz vairāk nekā 10 reizēm. Amerikāņu sapnis ir pārvērties no pārvarama šķēršļa par 40 stāvu debesskrāpja augstuma šķērsli. Jūs radāt vairāk vērtības nekā jebkura paudze vēsturē, bet šodienas ekonomikas matemātika padara uzvaru fiziski neiespējamu. Sistēma nav salūzusi. Tā darbojas tieši tā, kā paredzēts. Runājot par algām un darba slodzi, lielākā daļa cilvēku uzdod divus jautājumus. Kāpēc mēs strādājam vairāk un kāpēc mums maksā mazāk? Bet pats svarīgākais jautājums ir tas, kuru neviens neuzdod. Kāpēc par nopelnīto naudu vairs nevar nopirkt tik daudz? Un tieši tur mums jāstājas pretī pirmajai skarbajai realitātei. Inflācija ir vērsta uz pieejamības izredzes mums par sliktu. Ņemsim piemēram mājokļus. 1980. gada pirmajā ceturksnī amerikāņu vidējā mājokļa cena bija $63 700. Salīdzinot ar 2026. gada pirmajiem 3 mēnešiem, kad tā ir satriecoši $403 000. Tas pats godīgais darbs un prātīgais ieguldījums, kas 80. gados ļāva nopirkt māju, šodien knapi spēja nosegt īri. Bet tas vēl nav viss. 2026. gada aprīlī patēriņa cenu indekss, jeb CPI, rādītājs, kas seko patēriņa preču cenām, parādīja, ka inflācijas līmenis pārsniedz gaidīto. Kā to izteicās Heather Longa, galvenā ekonomiste Navy Federal Credit Union, amerikāņi šobrīd burtiski tiek finansiāli žņaukti. Degvielas cenas šajā pašā laikā katram patērētājam mēnesī izmaksāja par $75 vairāk, kas nopietni ietekmē jebkuru cilvēku maku. Jūs droši vien domājat, preču un pakalpojumu cenu pieaugums laika gaitā ir tikai dabisks. Bet kāpēc jūs tā domājat? Izsekojiet ievērojams cenu kāpums ASV vēsturē, un jūs redzēsiet, ka ir bijuši laiki, kad izmaksas ir bijušas krietni virs normas. ASV neatkarības karš, Amerikas pilsoņu karš un Otrais pasaules karš. Dīvaini ir tas, ka pēc pirmajiem 2 kariem cenas pamazām atgriezās saprātīgā līmenī. Pēc Otrā pasaules kara dzīves dārdzība turpināja pieaugt. Kāpēc? Atbildes atrašana uz šo mīklu ir atslēga, lai saprastu, kāpēc tu šodien esi pārstrādājies un saņem mazāk nekā esi pelnījis. Tomas Staplefords ir vēsturnieks Notre-Dames Universitātē un grāmatas The Cost of Living in America autors, un tā ir ekonomisko statistiku politiskā vēsture. Pēc viņa domām tas viss sakņojas Federālo rezervi noteiktajās politikās. Viņi uzskata, ka pakāpeniski inflācijas palielināšanās patiesībā ir veselīga tādai ekonomikai kā Amerikas Savienotajās valstīs, kas tik daudz iegulda jaunās tehnoloģijās un produktivitātē. Un viskonkrētākais veids, kā to panākt, ir kalt jaunu naudu un laist to apgrozībā. Ekonomikas aprindās to sauc par naudas masas palielināšanu. Šis nav video, kas jums stāsta, ka jūsu dzīve ir kļuvusi grūtāk, jo Federālo rezervju sistēma pirms 80 gadiem pieņēma sliktu lēmumu bez jebkāda iemesla. Kā jau ar jebko, kas saistīts ar ekonomiku, mēs saskaramies ar spridzekli ar 2 dažādu krāsu vadiem, kur mums jānogriež, ja vēlamies finansiāli izdzīvot. Un ja vien jūs nespējat paredzēt nākotni, jūs būtībā esat krāsu akls. Viens no konkrētākajiem iemesliem, kāpēc pēc Otrā pasaules kara tika palielināta naudas masa, bija izvairīšanās no deflācijas spirāles. Ja jums ir kaut nelielas zināšanas par makroekonomiku, šie ir 2 no biedējošākajiem vārdiem angļu valodā. Deflācijas spirāle bija galvenais dzinējspēks Lielās depresijas sākumā, kas bija viena no smagākajām ekonomiskajām situācijām Amerikas vēsturē. Un lūk, kā tas darbojas. Ekonomiskās krīzes laikā, piemēram, recesijas vai depresijas apstākļos, cilvēkiem ir mazāk brīvo līdzekļu, lai iegādātos jebko citu, izņemot pašas nepieciešamākās lietas. Pieprasījuma samazināšanās attiecībā pret patēriņa preču piedāvājumu noved pie cenu krituma. Tas savukārt noved pie tā, ka ražošana ir jāmazina, lai samazinātu piedāvājumu un izlīdzinātu izmaksas. Taču šī ražošanas samazināšana nozīmē arī to, ka uzņēmumiem nav nepieciešams tik daudz darbinieku, tāpēc viņi atlaiž cilvēkus. Mazāk cilvēku var atļauties tērēt, kamēr noliktavas piepildās ar produktiem, kurus neviens nevar atļauties nopirkt. Cenas un ražošana strauji krītas biedējošā lejupslīdes spirālē, un tieši to Federālo rezervju sistēma vēlējās izvairīties. Taču katrs risinājums rada jaunas problēmas. Viena no tām ir Baumola izmaksu slimība, matemātiska kļūda, kas ir iestrādāta mūsdienu ekonomikā. Tā ir bijusi viena no lielākajām slētajām ietekmēm, kāpēc tu esi pārstrādājies un nepietiekami atalgots. Galvenā ideja aiz apzinātas inflācijas ir tāda, ka cenas pieaugs, bet līdz ar to arī algas, pateicoties tehnoloģiju efektivitātes pieaugumam darba vietā. Tā tad viss izlīdzinās, bet nevienmēr. Darbietilpīgās nozarēs mēs sasniedzam efektivitātes plato, kur tehnoloģisku attīstību vairs nevar izmantot, lai palielinātu ekonomisko efektivitāti. Piemēram, ņemsim dziedātāju. Atmetot autotune un pēcapstrādes un masteringa tehnoloģijas, nav īsti iespējams padarīt dziedāšanu efektīvāku nekā tā jau ir. Tas ir strupceļš, salīdzinot piemēram ar masveida automašīnu ražošanu vai jaunu savienojumu sintēzi ķīmiskajā rūpniecībā.
Dziedātājs, kurš dziedāja dziesmu pirms gadsimta, nav produktīvāks par dziedātāju, kurš dzied dziesmu šodien. Tas attiecas gan uz mākslu, gan uz tādām nozarēm kā izglītība un veselības aprūpe, jo šīs nozares ļoti lielā mērā balstās uz cilvēka darbu. Tikmēr tehnoloģiskie sasniegumi padara ražošanu arvien izmaksu ziņā efektīvāku, kas palielina algas šajā nozarē un savukārt samazina vai stabilizē cenas. Šeit parādās izmaksu slimība. Izmaksas šajās zemes produktivitātes nozarēs joprojām ir jāpalielina, lai turētu līdzi algu pieaugumam pārējā ekonomikā. Tieši patērētāji izjūt šo slogu. Tas var radīt smagas sekas, piemēram, palēnināt kopējo ekonomisko izaugsmi un izraisīt būtisku pakalpojumu izmaksu pieaugumu. Tas sāk patiešām izskaidrot strukturālo pagrimumu, kāpēc par saviem grūti nopelnītajiem dolāriem vairs nevar nopirkt tik daudz kā agrāk. Taču tā ir tikai viena problēmas daļa. Un tas varētu būt ideāls novēršanas manevrs, kamēr darba tirgus izvelk paklājums no kājām. Darba tirgus strādā pret jums. Ir gandrīz neiespējami būt strādājošam 2020. gados un to nejust. Pūles, ko ieguldat, vairs nešķiet atbilstošas vērtībai, ko saņemat pretī. Taču šī vērtība kaut kur nonāk. Lai saprastu, kas notiek, mums jāaplūko darba ienākumu daļa. Tā mēra, kur nonāk darbinieku radītā labklājība, darbinieku algās vai īpašnieku un akcionāru rokās. Daži satraucoši pētījumi rāda, ka arvien mazāk šī labklājība nonāk pie darbiniekiem. Viens pētījums pat identificēja 4 galvenos faktorus, kas ir veicinājuši darba daļas atņemšanu darba ņēmējiem un tās atdošanu kapitāla īpašniekiem. Pirmais ir tehnoloģiskais progress. Viņi atklāja, ka, kad ieņēmumu daļa, kas tiek iztērēta pētniecībai un attīstībai, palielinās par 1% punktu, darba daļa samazinās pat par 1,3% punktiem. Draudi, ka darbiniekus var aizstāt ar mašīnu, samazina viņu sarunu spēku un liek viņiem samierināties ar zemām algām. Otrais ir globalizācija, kur ieņēmumu daļas, ko veido eksports, pieaugums par 1% noved pie 0,3% darba daļas samazinājuma. Atkal tas dod īpašniekiem lielākas priekšrocības pār saviem darbiniekiem. Viņiem ir brīvība pārcelties, ja viņi uzskata, ka darbinieki prasa pārāk lielu daļu. Trešais ir augsta tirgus koncentrācija, kur konkurence ir zema un daļa tiek sadalīta starp salīdzinoši nelielu uzņēmumu skaitu. Šādos gadījumos uzņēmumiem ir iespēja saglabāt darbinieku skaitu nelielu un noteikt savus nosacījumus. Tādās valstīs kā Zviedrija, kur ir spēcīga arotbiedrība klātbūtne, tas var nostrādāt darbinieku labā, bet ASV tas gandrīz vienmēr notiek kapitāla turētāja labā. Ceturtais ir nemateriāli faktori, piemēram, autortiesības, patenti un preču zīmes, kas saglabā kontroli kapitāla turētāja rokās. Tas jo īpaši attiecas uz tiesībām uz pētniecību un attīstību. Atkal, viss ir atkarīgs no sarunu spēka, un jo vairāk vērtības akcionāri var koncentrēt piramīdas augšdalā, jo vairāk darba vērtības viņi var no jums iegūt bez sekām. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai un jūsu smagajam darbam, kūka kļūst arvien lielāka, bet katru reizi, kad kūka aug, korporatīvās intereses pārbīda nazi tā, lai jums tiktu mazāks gabaliņš. Darba vietu kvalitāte pasliktinās, un, lai izdzīvotu, nepieciešamo darbu skaits pieaug. Tikmēr ekonomika rada vairāk bagātības nekā jebkad agrāk. Jūs vienkārši saņemat no tās mazāk. Pat ja jums nav sveša mūsdienu darba vide, 2 vārdi, ar kuriem šajā kontekstā jūs iespējams neesat pazīstams, ir iekšējā mobilitāte. Tas nozīmē jūsu spēju patiešām virzīties uz priekšu savā darba vietā. Tas var būt horizontāli pārēj, iegūstot prasmes, lai uzņemtos darbu pilnīgi citā nodaļā, vai arī virzība augstāk amatā, kur jūsu prasmes un pieredze var atmaksāties ar taustām izaugsmi jūsu uzņēmuma hierarhijā. Tā taču ir Amerikas sapnis, vai ne? Ka jebkurš varētu pievienoties uzņēmumam sākuma līmeņa amatā un, pateicoties smagam darbam un atdevēji, kādu dienu nonākt uzņēmuma valdē. Taču mūsdienās šķiet, ka solījums par iekšējo mobilitāti lielākajā daļā darbu ir tikpat ticams kā īsta Ziemassvētku vecīšu vizīte Ziemassvētku vakarā. Daļa no tā ir parādība korporatīvajā Amerikā, ko daži cilvēki sauc par lielo hierarhijas saplacināšanu. Tas ir tad, kad vidējā līmeņa vadītāja slānis tiek samazināts, lai racionalizētu uzņēmumu un palielinātu darbības efektivitāti. Sākot no tehnoloģiju gigantiem, piemēram, Amazon, Microsoft un Google, līdz lieliem mazumtirgotājiem, piemēram, Walmart un Starbucks, šķiet, ka korporatīvās struktūras saplacināšana ir dienas kārtībā. Bet jūs neredzat ietaupījumus. Patiesībā šķiet, ka tas varētu vēl vairāk nostādīt jūs neizdevīgā situācijā. Jūs ne tikai zaudēsiet daudz no atbalsta un motivācijas, ko sniedz vidējā līmeņa vadītāji, bet arī zaudēsiet iespēju paaugstināties pa vidējā līmeņa vadības karjeras kāpnēm. Tas ir tā, it kā viņi būtu uzspridzinājuši tiltu starp 2 garas upes krastiem, kur vienā pusē darba spēks, bet otrā kapitāls. Iekšējās mobilitātes trūkums pasaulē, kur izmaksas nepārtraukti pieaug, ir burtiski piespiedis miljoniem cilvēku strādāt vairākos darbos vienlaikus, lai tikai savilktu galus kopā. Dati to apstiprina. Saskaņā ar ASV darba statistikas biroja datiem 2025. gada novembrī 9,3 miljoni amerikāņi ziņoja, ka strādā vairākos darbos vienlaikus.
Tas veidoja 5,7% no kopējā aktīvā darba spēka tajā laikā. Un tas nav tikai pilnas slodzes darbs un nepilnas slodzes darbs, vai pat 2 nepilnas slodzes darbi. 500 000 no šiem amerikāņiem 2 pilnas slodzes darbi ir kļuvuši par standarta ikdienas praksi, lai dzīvē būtu kaut kas vairāk par izdzīvošanu. Izdegšana ir īsta. Tas ir īpaši slikti Z-paaudzes darbiniekiem, kuri ir ienākuši darba tirgū tehnoloģiju izraisītas ekonomiskās nenoteiktības apstākļos. Mazāk cilvēku nekā jebkad agrāk ir darbinieki ar regulāru atalgojumu un visām ar to saistītajām sociālajām garantijām. Tā vietā cilvēki kļūst par daļējas vai pilnas slodzes līgumdarbiniekiem dažādos uzņēmumos. Šo parādību sauc par vairāku ienākumu avotu apvienošanu, un tā šķiet ļoti atšķirīga no 20. gadsimta pasaules, kur bieži vien pietika ar vieniem ienākumiem, lai izdzīvotu. Bet pat, ja jūs nestrādājat vairākos darbos, pastāv liela iespēja, ka nedēļas beigās jūs tāpat jūtaties izsmelts. Kas padara darbu tik ārkārtīgi nogurdinošu, ka šķiet, ka mūsu dzīvē vairs nav vietas un enerģijas nekam citam kā tikai darbam? Izrādās, ka vaina nav tikai tajā, ka zūd jūsu izturība. Tas ir mērķtiecīgas darba organizācijas stratēģijas rezultāts, kas jūs pamazām iznīcina. Korporatīvais modes vārds, ko jūs droši vien bieži esat dzirdējis, ir efektivitāte. Tas ir viens no tiem vārdiem, kas palīdz akcionāriem mierīgi gulēt naktīs. Bet tāpat kā jebkas, kas sniedz ātru dopamīna devu, arī tam ir savas reālas izmaksas, ja pēc tā tiecaties nepārdomāti. Viena no bīstamākajām un tūredzīgākajām korporatīvajām izvēlēm, kas tiek pieņemtas efektivitātes vārdā, ir minimāls darbinieku skaits. Un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc jums šķiet, ka vienmēr esat pārstrādājies. Šī taktika ir tieši tāda, kā izklausās – vadīt uzņēmumu ar absolūti minimālo iespējamo darbinieku skaitu, lai tas vispār darbotos. Tas noved pie tā, ka darbiniekiem nākas pildīt dubultu darbu un ieņemt dažādas lomas. Iepriekš minimālais darbinieku skaits tika izmantots kā ārkārtas pasākums uzņēmuma smagu finansiālu grūtību laikā, taču daļa vadības ir sapratusi, ka pat ja ieņēmumu plūsma ir stabila, strādājot ar minimālu personālu, var gūt vēl lielāku peļņu. Starp citu, tas ir līdzīgi kā lietot morfiju, kad esi pilnīgi vesels, tikai tāpēc, ja nu vēlāk salauz kāju. Īstermiņā tas šķist diezgan patīkami, bet ilgtermiņā jūs nonāksiet tiešā sadursmē ar nopietnām problēmām. Un tas attiecas tikai uz īpašniekiem un akcionāriem. Jums, parastajam darbiniekam, šī minimālā personāla modeļa sliktā puse kļūs acīm redzama daudz ātrāk. Ir iemesls, kāpēc šāda veida korporatīvo struktūru sauc arī par personāla komplektēšanu pēc tūlītējas vajadzības. Darbiniekiem, kuri saņem stundas algu un veido apmēram 55,8% no ASV strādājošajiem, ir jālauž mugura, lai apmierinātu savu darba devēju tūlītējās vajadzības. Šāda korporatīvo struktūra rezultāts darbiniekiem parasti ir briesmīgs nogurums. Viņi strādā garas stundas ar lielu skaitu sarežģītu uzdevumu ļoti saspringtā darba vidē. Jūs droši vien nepārsteigs dzirdēt, ka darbinieku neierašanās darbā mēdz pieaugt situācijās ar minimālu personālu. Darbinieki bieži saslimst fiziski no pārmērīga noguruma, un zinātne to apstiprina. Ja jūs esat pārstrādājies, tas jūs saslimdinās, un ja to darīsiet pārāk ilgi, tas jūs nogalinās. BBC 2021. gadā ziņoja, ka cilvēki, kuri strādā vairāk nekā 54 stundas nedēļā, ir pakļauti lielam riskam nomirt no pārstrādāšanās. Tas notiek ar gandrīz 1 miljonu cilvēku katru gadu. Pārstrādāšanās patiesībā ir lielākais arodas slimību izraisītājs, pateicoties patiesi postošajai ietekmei, kāda stresam var būt uz cilvēka ķermeni. Priekšnieki priecājas par to, ka viņa bilancēs ir mazāk izmaksātu algu. Tikmēr tev nāksies paveikt 2 reizes vairāk darba nekā iepriekš, ar stingriem termiņiem, kas neatstāja nekādu atelpu. Runājot par Slack, arvien lielākā tehnoloģija loma darba spēku uzraudzībā ir vēl viens faktors, kas liek tev visu laiku justies pārstrādātam. Pirms datora parādīšanās lielākajā daļā darbu tu sāki darbu 9 un devies mājās 5. Tagad, pateicoties Zoom un Slack, tavs priekšnieks var būt tev kabatā vai viesistabā. Tas iznīcina tradicionālo nošķīrumu, kas vispār ļauj pastāvēt darba un privātās dzīves līdzsvaram. Īpaši pasaules digitālajiem klejotājiem tu nekad īsti neesi darbā, bet arī nekad īsti neesi brīvs. Taču tas kļūst vēl uzmācīgāk. Vesela darbinieku uzraudzības programmatūras nozare, ko dēvē arī par bossware, ir vēl vairāk paaugstinājusi tavu standarta darba telpas līmeni. Tā tev ievieto sava veida darba panoptikumā. Tu jūti nepieciešamību vienmēr uzvesties vislabāk, jo varbūt kāds skatās tiešraidi no tava ekrāna, vai katrs taustiņsitiena reģistrēts un nosūtīts tieši personāla daļai. Tas ir vēl sliktāk plakanā, optimizētā personāla struktūrā, kur tavs priekšnieks patiešām varētu būt tik brīvs, lai visu dienu sēdētu un skatītos, ko tu dari. Tu varētu domāt, ka, lai gan tas tevi nogalina, tev vienkārši jāstrādā nedaudz smagāk, lai pārvarētu šo barjeru. Bet tas var arī nākt tev par sliktu. Tu droši vien esi dzirdējis veco teicienu: neviena laba rīcība nepaliek nesodīta. Un korporatīvajā pasaulē ir daudz pierādījumu tam, ka tas patiešām ir empīriski patiesis. Laipni lūgts pasaulē, kur par labu sniegumu soda, kur smags darbs tev iezīmē kā izmantojamu, nevis nodarbināmu.
Ja tev ir lieliski darba kvalitātes un termiņu ievērošanas rezultāti, pastāv liela iespēja, ka tev uzticēs vēl vairāk darba. Taču par virsstundām lielāka atlīdzība netiks maksāta. Varbūt tas ir tāpēc, ka tu patiešām esi izcils darbinieks, vai arī tavi kolēģi apzināti uzliek tev vairāk darba, izmantojot apzinātu nekompetenci kā ieroci. Abos gadījumos rezultāts ir viens un tas pats. Tu tiec sodīts ar papildu pārslodzi par to, ka savu darbu dari labi. Tu varētu domāt, ka šāds labs darbs padarīs tevi par drošu kandidātu paaugstinājumam, taču tas reti kad tā notiek. Lielākā daļa uzņēmumu nevēlēsies sākt tev maksāt vairāk par smago darbu, ko tu jau dari, tikai tāpēc, ka viņiem būtu labsirdība, jo viņiem nav sirds uz ko apelēt. Pārcelšana uz citu nodeļu par tavu smago darbu arī būtu pretrunā viņu interesēm, jo kurš tad aizpildītu tavu vietu? Dažreiz, ja tu savu darbu dari pārāk labi, tas būs galvenais signāls taviem darba devējiem, ka tev šo darbu vajadzētu turpināt darīt tik ilgi, cik vien fiziski spējas izturēt. Un, kad tu galu galā aiziesi vai nu vilšanās vai veselības problēmu dēļ, tad viņi tikai tad apsvērs, kam vēl vajadzētu ieņemt tavu vietu. Tu būsi nekas vairāk kā tikai atmiņa. Tev paveiksies, ja par visu ieguldīto laiku, enerģiju un veselību saņemsi vairāk nekā vienkāršu paldies un standarta atlaišanas pabalstu. Ekonomika vairs nav tāda, kāda tā bija agrāk. Pateicoties būtiskām nepilnībām Amerikas Savienoto Valstu finanšu sistēmās, izmaksas turpinās pieaugt, kamēr algas turpinās stagnēt. Darba daļa no radītās vērtības turpinās novirzīties jūsu priekšnieku kabatās, kuri atlaiž vidējā līmeņa vadītājus un uztur minimālu darbinieku skaitu, vienlaikus ievietojot sludinājumus par nēsošām vakancēm darba meklēšanas portālos. Jūs esat iestrēdzis uz vietas, strādājot līdz spēku izsīkumam vienā vai vairākos darbos, kur tehnoloģijas izpludina robežas starp darbu un privāto dzīvi. Tikmēr sodīšana par labu sniegumu nodrošina, ka jebkurš mēģinājums izkļūt ar smagu darbu tikai ievelk jūs vēl dziļāk bedrē. Jūs esat pārstrādājies un nepietiekami atalgots, jo tieši tā jūs esat visnoderīgākais sistēmai. Un līdz brīdim, kad pati sistēma mainīsies, arī jums tas nemainīsies. Tātad, ja jūs esat pārstrādājies, nepietiekami atalgots un joprojām atpaliekat, sistēmai vajadzētu sabrukt, bet tā nesabrūk. Uzziniet, kāpēc. Patiesais iemesls, kāpēc ekonomika vēl nav sabrukusi, vai arī noskatieties šo.